21. nodaļa. Un kad tie tuvojās Jeruzalemei un nāca pie Betfagas pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja 2 no saviem mācekļiem un tiem sacīja: eita uz miestu, kas ir jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti piesiet un pie tās kumēļ. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un ja kas jums sacīs, tad sacājiet, tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakai Ciānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz nastu nesējas ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja, darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur visu. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, cita zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņām priekšā un opakaļ, kliedza un sauca: Hozianna, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Hozianna visaugstākās debesīs. Un kad viņš iejāja Jeruzalemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja: kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja: šis ir pravietis Jēzus no Nācaretes Galilejā. Un Jēzus iegāja dievnamā un izdzina laukā visus, kas dievnamā pārdeva un pirka, apgāza naudas mijēju galvas un baložu pārdevēju solus un saka tiem: ir rakstīts, manam namam jābūt lūgšanas namam, bet jūs to padarat par slepkavu bedri. Un agli un tīsli nāca pie viņa dievnamā, un viņš dziedināja tos. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnu darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus dievnamā kliedzam un saucam: Hozianna, Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja uz viņu: vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet Jēzus saka: dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši? No bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sagādājis. Un viņš atstāja tos, izgāja no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Bet, kad viņš rīta aklumā atkal gāja uz pilsētu, viņam gribējās ēst. Un viņš redzēja vīģes koku ceļmalā, piegāja klāt un neatrada uz tā nekā, kā tikai lapas, vienam sacīja: uz tevis augļi nemūžam vairs lai neaug. Vīģes koks tūdaļ nokauta. Un mācekļi to redzēdami brīnījās un sacīja: kā vīģes koks tik ātri nokauta. Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: patiesi es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubaties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksiet šim kalnam: ceļies un meties jūrā, tad tas notiks. Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsiet. Un kad viņš ienāca dievnamā, tad viņam tur mācot, augstie priesteri un tautu vecāji piegāja pie viņu un sacīja: kādā varā tu to dari? Un kas tev deva tādu varu? Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: es arī gribu jums jautāt vienu lietu. Ja jūs man to teiksit,
tad es arī jums sacīšu, kādā varā es to daru. No kurienes bija Jāņa kristība? Vai no debesīm, vai no cilvēkiem? Bet tie apspriedās savā starpā un sacīja, ja mēs teiksim no debesīm, tad viņš mums sacīs, kāpēc tad jūs viņam neticējāt? Bet ja mēs sakām no cilvēkiem, tad mums jābīstas no ļaudīm, jo visi tur viņu par pravieti. Un viņi atbildīja Jēzum un sacīja, mēs nezinām. Tad viņš tiem sacīja, tad arī es jums nesaku, kādā varā es to daru. Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija 2 dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja, dēls, ej un strādā šodien manā vīna kalnā. Un tas atbildēja un sacīja, jā, kungs, bet viņš negāja. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja, es negribu. Pēc tam viņam palika žēl, un viņš aizgāja. Kurš no šiem 2 ir darījis tēva prātu? Tie saka pēdējais. Tad Jēzus saka tiem, patiesi es jums saku, muitinieki un netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt, bet muitinieki un netikles viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezaties un viņam neticēja. Klausaties citu līdzību. Bija namatēvs, kas vēstīja vīna kalnu, uzcēla tam visapkārt sētu, izraka tanī vīna spaidu un uzcēla toni un iznomāja to strādniekiem un pats aizceļoja. Kad augļu laiks atnāca, tad viņš sūtīja savus kalpus pie strādniekiem, lai saņemtu savus augļus. Bet strādnieki ņēma viņa kalpus, vienu šauta, otru nokāva un trešo nomētāja akmeņiem. Viņš sūtīja atkal citus kalpus, vairāk kā pirmoreiz, un tie darīja viņiem tāpat. Beidzot viņš sūtīja pie tiem savu dēlu un sacīja, no mana dēla taču tiek kaunēsīts. Bet, kad strādnieki ieraudzīja viņa dēlu, tie sacīja savā starpā, šis ir tas mantinieks. Iesim, nokausim to un paturēsim viņa mantojumu. Un viņi ņēma to, izmeta no vīna kalna ārā un nokāva. Kad no vīna kalna kungs nāks, ko viņš darīs šiem strādniekiem? Viņi tam sacīja, viņš šos ļaundarus bez žēlastības nogalinās un izdos vīna kalnu citiem strādniekiem, kas viņam atdos augļus īstā laikā. Jēzus sacīja tiem, vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši? Akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir no tā kunga un brīnums mūsu acīs. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to viņš satrieks. Un kad augstie priesteri un farizēji dzirdēja viņa līdzības, tie saprata, ka tas runāja par viņiem. Tie meklēja viņu tvert,
bet bijās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Nodaļa. Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt visus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem: Sakait aicinātiem. Redzi, mans mielas sataisīts. Mani vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots. Nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savā darīšanās. Bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: Kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc eita uz lielceļiem un aicināt kāzās, kādus vien atrod. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrastami, jaunus un labus, un kāzu nams piepildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: Draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Un ķēniņš sacīja saviem kalpiem: Sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zogu trīsēšana. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, ka varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Heroda ļaudīm un tie sacīja: Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesības, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņu ļaunprātību, sacīja: Kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādat man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam 1 denāriju. Un viņš sacīja tiem: Kā attēls šis un uzraksts? Un tie sacīja ķeizaram. Tad viņš tiem atbildēja: Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un to dzirdēdami tie brīnījās, atstāja viņu un aizgāja. Tanī dienā nāca pie viņa saduķeļi, kas saka, ka augšām celšanās nesot, un jautāja viņam, sacīdami: Mācītāji, Mūzes ir sacījis, ja kas nomirst bez bērniem, tad viņa brālim būs precēt viņa sievu un celt savam brālim dzimumu. Bet pie mums bija 7 brāļi. Pirmais apņēma sievu un nomira. Un tā kā tam nebija bērnu, tad tas atstāja savu sievu savam brālim. Tāpat arī 2. un 3. līdz 7. Un beidzot, pēc viņiem visiem arī sieva nomira. Tad augšām celšanās dienā, kuram no 7 šī sieva piederēs, jo viņa taču visu 7 sieva bijusi. Bet Jēzus atbildēja un sacīja:
jūs alojaties, nesaprasdami nec rakstus, nec Dieva spēku. Jo augšām celšanās cēlienā ne precējas, nec tiek precēti, bet visi ir kā eņģeļi debesīs. Vai jūs nesat lasījuši par miroņu augšām celšanos, ko Dievs jums teicis? Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un, kad ļaudis to dzirdēja, tie iztrūcinājās par viņa mācību. Bet farizēji dzirdēdami, ka viņš saduķējiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no bauslības mācītājiem, kārdinādams viņam jautājumu sacīja: Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja: Tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos bausļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Kad farizēji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja un sacīja: Kā jums šķiet? Kristus, kā dēls viņš ir? Tie uz viņu saka: Dāvida. Viņš tiem sacīja: Kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams? Tas kungs sacīja uz manu kungu: Sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku savus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad tas var būt viņa dēls? Neviens nevarēja viņam atbildēt neviena vārda, un no tās dienas arī neviens nedrīkstēja vairs viņam ko jautāt.